Svētījiet manas svētās dienas, ka tās ir par derības zīmi starp mani un jums, un ko jūs atzīstat, ka es, tas kungs, esmu jūsu Dievs. Ecehēl 20:20. Sabats tika iecelts no radīšanas un par godu radītājam. Sabats ir piemiņas zīme tam, kurš mūs ir radījis un kurš mūs ir atbrīvojis no grēka verdzības. Dieva vārds apliecina, ka sabats tika svētīts vēl pirms Sinai kalna un 2300 gadus pirms ebreju tautas izcelsmes, un ka sabats tiks svētīts visā mūžībā. Mēs zinām, ka Kristus un apustuļi ievēroja sabatu. Mēs zinām, ka apustuļu darbos ir pieminēti 85 sabata dievkalpojumi. Un arī vēsturnieku liecības apliecina par 1. gadsimtu. Vēsturnieks Jozefs, rakstot par 1. gadsimtu, saka, nav nevienas pilsētas, ne Grieķijā, ne barbaru ciltīs, ne jebkurā citā nācijā, kur nebūtu ieradums noturēt atpūtu ik nedēļas 7. dienā. Tur arī atsaucas. Vēsturnieks Filo, runājot par 1. gadsimtu, raksta, ka 7. diena ir svētki ne tikai šajā pilsētā vai kādā citā, bet visā universā. No tā laika ir pagājuši apmēram 2000 gadu, un tiem, kuri ievēro sabatu, reizēm nāks saskarties ar pārmetumiem. Kas tā pa jaunu mācību, ko jūs sludināt? Citi saka, ka sabats bija domāts ebrejiem. Citi saka, ka likums tika pienaglots pie krusta. Šie pārmetumi var būt dažādi. Un varbūt reizēm šķiet, ka es vienīgais tāds esmu atšķirīgs, ja mēs tādi vienīgi esam. Bet vai tiešām tā ir jauna mācība? Vai tiešām sabats tika aizmirsts, līdz kamēr 19. gadsimta vidū tas atkal kļuva aktuāls? Studējot Daniela grāmatu, mēs zinām, ka Daniela 70 nedēļu pravietojums beidzas ar Stefana nāvessodu 34. gadā. No šī brīža evaņģēlijam bija jāizplatās pa visu pasauli. Iesākās viena no visplašākajām evaņģelizācijas kampaņām pasaules vēsturē. Apustuļi izklīda pa visu Vidusjūras un Melnās jūras reģionu, nesot gaismu vietās, ko gadsimtiem ir klājusi tumsa. Šeit mēs arī tādu karti redzam. Tā ir plaša teritorija. No Eiropas dienvidiem līdz Āfrikas ziemeļiem, no tuvajiem austrumiem līdz pat rietumiem. Bet tomēr Jēzus vārdi, tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tas kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tas mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Kas ir šis valstības evaņģēlijs un vai tas ietver Dieva likumu? Atbildes uz šiem jautājumiem ir pašsaprotams. Iespējams visiem, kas mēs šeit esam. Bet vai tas attiecas tikai uz laika beigām? Daniela 70 nedēļu pravietojums paredz evaņģēliju izplatību pa visu pasauli, sākot ar 1. gadsimtu mūsu ērā. Un Kristus pavēla darīt par mācekļiem visas tautas, attiecas ne tikai uz Vidusjūras un Melnās jūras reģionu, bet sniedzas tālāk līdz visām tautām un valstīm un līdz katrai noskumušai dvēselei, kam vajadzīgs lielais ārsts Jēzus Kristus. Un Kristus vārdi, tas mācītām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, parāda šīs vēstas saturu, kam jātiek pasludinātam visiem cilvēkiem. Tas ietver Dieva likumu, Atklāsmes 14.12. Žēlastību, Psalmi 136. Taisnību, nākamo tiesu un arī veselības reformu, Apustuļu darbi 24.25. Bet šajā reizē es vēlos dziļāk ieskatīties tieši 4. baušļa svētajā sabatā.
Mēs par to lasām Dieva vārdā. Dieva vārds liek turēt sabatu kā mūžīgu derības zīmi. Ieskatīsimies sabata ceļojumā cauri gadu simtiem, cauri viduslaiku vajāšanām, krustakariem, inkvizīcijām un reformācijai. Vai sabats tika aizmirsts laikā, kad apustuļu dienas palika arvien tālāk pagātnē un jaunas varas centās izdzēst Dieva vārdu iespaidu no cilvēkiem? Un kā ar reģioniem, kurus neaizsniedz 1. gadsimta apustuļi? Vai 19. gadsimtā advents kustība atcerējās sen aizmirstu Dieva likumu, vai drīzāk pārņem to kā kvēli liesmojošu lāpu un turpināja nest pasaulē ar vēl lielāku spēku? Kāds bija sabata ceļojums cauri tumšam un garam pārbaudījumu laikam no Kristus krusta līdz šodienai? 2. gadsimts. Vēstures liecība par 2. gadsimtu saka, pirmajiem kristiešiem bija liela godbība pret sabatu, un viņi veltīja laiku lūgšanām un svētrunām. Šo praksi viņi pārmantoja tieši no pašiem apustuļiem. Tur visur ir klāt arī atsauces. Sabats bija stingra saite, kuras savienoja pirmos kristiešus ar visiem cilvēkiem, un turot sabatu svētu, viņi sekoja ne tikai Jēzus piemēram, bet arī Jēzus pavēlei. To visu raksta vēsturnieki. Arī pagānu tautās kristieši ievēroja sabatu. Tas ir par 2. gadsimtu. Ejam tālāk vēsturē 3. gadsimts. Dokumentā Svēto apustuļu konstitūcijas, kas datēts ar 3. un 4. gadsimtu, ir rakstīts: ievēro sabatu, ņemot par piemēru to, kurš 7. dienā atpūtās no radīšanas darba, bet nepārtrauc darboties Dieva darbā. Tā ir atpūta, lai ievērotu Dieva likumu, bet nevis lai ļautos slinkumam. Vēl vēstures liecība par 3. gadsimtu saka, ļoti interesanti, jau no 225. gada pastāv liela austrumu draudzes konference, kas ietver teritoriju no Palestīnas līdz Indijai un kuri ievēro sabatu. 220. gadā pat budistu priesteri no Ziemeļindijas Kušānu dinastijas sasauca slaveno budistu koncilu Vaisalijā, kurā viņi liecināja par to, ka ir pievērsušies Bībeles sabatam un kā arī citiem budistu mūkiem vajadzētu rīkoties tāpat. Daži no viņiem bija tā iespaidot no Bībeles rakstiem, ka sāka ievērot sabatu. Es neiedziļināšos šoreiz viņu pārējās atšķirībās, bet šoreiz, ja mēs runājam par sabatu, mēs redzam, ka sabats nav aizmirsts, ka sabats ir gājis cauri visiem laikiem. Ja mēs ejam tālāk uz 4. gadsimtu, sabatu joprojām turēja svētu galvenokārt austrumu draudzes un arī dažas draudzes rietumos, tā skaitā Milānas draudze tagadējā Itālijā. 7. dienas sabatu viņi turēja lielā cieņā. Viņi katru sabatu sanāca kopā un slavēja sabata kungu Jēzu Kristu. Senie kristieši ar lielu rūpību un uzmanību attiecās uz 7. dienas sabata svinēšanu. Tas ir skaidrs, ka visās austrumu draudzēs un lielākajā pasaules daļā sabats bija svētki. Vēsturnieks Athanāzijus raksta, ka viņi sabatā noturēja reliģiskas sanāksmes tikai ar vienu mērķi – slavēt sabata kungu Jēzu Kristu. Arī Epifāns raksta to pašu. Kopš 4. gadsimta 2. puses, jau gandrīz 17 gadsimtus, Abisīnijas draudze, kas ir Abisīnijas Āfrikas ziemeļa austrumi, tagadējā Etiopija. Jau kopš 4. gadsimta viņi turpina svētīt sestdienu kā 4. baušļa svēto sabatu. Un 370. gadā Abisīnijas draudze, kura ievēroja sabatu, bija tik populāra, ka tās slavenais vadītājs Museikus daudz ceļoja pa austrumu zemēm, sekmējot draudžu veidošanu Arābijā, Persijā, Indijā un pat Ķīnā.
Te ir tas Abisīnijas reģions, kur viņš kartē atrodas, kur no 4. gadsimta līdz mūsu dienām ir saglabājies cauri visiem tumšajiem laikiem neskaidrs šis skaidrais skats uz Dieva 4. bausli. Viņi, Abisīnija, ja mēs paskatāmies, tur tiek ievērotas gan sestdien, gan svētdien, bet šī svētdiena nekad nav aizēnojusi sestdienu, jo tā joprojām ir ļaužu prātos. Ļoti daudzi tur ievēro sabatu cauri visiem šiem laikiem. 364. gads Laodiķejas koncils, 16. kanons izdod pavēli. Nākamajā sestdienā visiem mācītājiem un ziņotājiem skaļā balsī jānolasa 29. kanons, kur rakstīts: tev nebūs sestdienu ņemt brīvu, tev būs strādāt šī dienā, bet svētdienu turiet īpašā godā, un kā kristietim, ja vien iespējams, tev nebūs svētdienā strādāt. Likums, kas ir pilnīgi pretējs Dieva bauslim. Liekas, ka šodien mēs varbūt esam pieraduši pie tādas mierīgas dzīvošanas, bet tas tā liek padomāt, ja tāds likums atkārtotos, vai tas mūs pamodinātu no tāda tā kā miega, vai mēs tam jau būtu gatavi. 7. dienas sabatu svinēja Kristus, svinēja apustuļi un svinēja pirmie kristieši. Līdz kamēr 364. gadā Laodiķejas koncils to pilnībā aizliedza ar likumu. Mēs zinām par imperatora Konstantīna izdoto dekrētu 321. gada 7. martā, pasludinot Miķerīsmā godāto saules dienu par obligātu brīvdienu, un tam sekoja šis Laodiķejas koncils 364. gadā. Un mēs zinām to, ka 19. gadsimtā izveidojās draudze, 7. dienas adventisti. Bet kāda bija sabata vēsture no apustuļu dienām līdz mūsu draudzes izcelsmei? Draudze tuksnesī. Mēs lasām, ka mazais raksts centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņa varā 1 gadu un 2 gadus un vēl 1 pusgadu. Vai mazais raksts centās grozīt svētku laikus? Lieldienas, mēs zinām, Ziemassvētki, šis advents laiks, Helovīni, dažādas lietas, par ko Bībele nerunā. Tāpat kalendārs, ko 1582. gadā piekoriģēja pāvests Gregors 13. Un vai mazais raksts centās grozīt arī bauslību? Jo, ja nē, tad jau par velti Luters tās 95 tēzes piesita pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm. Starp citu, tieši visu svēto dienas priekšvakarā, kas arī bija viņu ieviests. Bet kur palika sabats? Mēs lasām, viņi būs nodoti viņa varā 1 gadu un 2 gadus un vēl 1 pusgadu. Daniela 7.25. Tie ir šie 1260 gadi. 360, ja ņem tādu tradicionālo to skaitīšanas metodu, plus 720, plus 180. No 538 līdz 1798 gadam mēs to labi zinām. Tas bija smags laiks Dieva draudzei, vajāšanas, krusta kari un Dieva vārds kā aizliegtā grāmata. Mēs zinām, ka vēlākos gadsimtos nāca reformācija un vēlreiz izlaja gaismu pār senām un mūžīgām vērtībām. Bet vai sabats tika aizmirsts šajos tumšajos gadsimtos? Mēs lasām, tad sieva, kas ir sieva, tad draudze, Kristus līgava, bēga tuksnesī, kur tai bija Dieva sataisīta vieta, lai viņa tur tiktu uzturēta 1260 dienas. Atklāsmes 12. nodaļa mums atklāja, ka draudze tika sargāta. Tad pūķis sadusmojās
17. pāns, tad Pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Dieva vārds atklāja, ka būs grūti laiki, bet cauri visiem laikiem būs ļaudis, kas ievēro Dieva likumu un apliecina Jēzu. Ejam tālāk vēsturē, 5. gadsimts. Neskatoties uz aplamo likumu, runājot par šo Laudikejas koncilu, lielākā daļa kristiešu joprojām turpināja svētīt sabatu. Un tieši sabatā tika regulāri noturēts svētais vakarēdiens. Tas noved pie nākamā aplamā likuma, kad 5. gadsimta sākumā Romas pāvests Inocents ar likumu pasludināja sabatu kā gavēņa un badošanās dienu. Tādā veidā cenšoties cilvēkos radīt nepatiku pret to dienu, kura visā universā ir lielākie svētki. Tomēr bija kristieši, kas par savu ticības pamatu ņēma vienīgi svētos rakstus. Un kaut arī atkritušie priesteri un garīdznieki mācīja, ka sabats ir skumja sēru diena. Viņi zināja, ka tā ir svētku diena par godu mūsu kungam Jēzum Kristum, un joprojām patiesie Kristus sekotāji ievēroja vienīgi sabatu. 5. gadsimts Āfrikā. Mēs redzam, kā šis reģions pamazām izplatās. Mēs redzējām to kārti ar apustuļu ceļojumiem, mēs redzam, ka tā vēsts neapstājas tur. Viņi ir tālāk pa pasauli. 5. gadsimts Āfrikā. Augustīns pauda nožēlu, ka ir 2 draudzes blakus vienotrai. Vienā draudzē sabats ir svētki, bet otrā draudzē badošanās diena. 4. un 5. gadsimtā Spānijā arhibīskaps Ambroze turēja svētu 7. dienu, sabatu. Un viņa laikā visā Spānijas valstī sabats bija svētki. 5. gadsimts Ēģiptē. Vairākās pilsētās un ciemos pretēji Romas iekārtai draudzes, sapulces un svētais vakarēdiens tika rīkots sabatā. Ejam tālāk vēsturē. 6. gadsimts. Skotijas draudze joprojām ievēro sestdienu kā sabatu, kurā viņi atpūšas no visiem saviem darbiem. Misionārs un sludinātājs Skotijā Kolumba, runājot par sestdienu, teica, svētajos rakstos šī diena tiek saukta sabats. Tas nozīmē atpūta. Tas ir no Wikipēdijas. Izklausās pēc adventistiem, vai ne? Gadsimti mainās, vērtības paliek. Mēs redzam, kā Dievs ir atgājis un devis gaismu pat vistumšākajos laikos. 7. gadsimts. Skotijā un Īrijā profesors James Moffat raksta, ķeltu draudzēs bija ieradums, kā Īrijā, tā arī Skotijā, turēt sestdienu, sabatu, kā atpūtas dienu no darbiem. Viņi ievēroja 4. baušļa pavēli par 7. nedēļas dienu. 7. gadsimts Romā. Jā, pat Romā pāvests Gregors I sūdzējās, rakstīja iebildumus par romiešiem, tātad pat tajā vietā, kur valdīja mazais raks, par romiešiem, kuri atteicās darīt jebkādu darbu sabata dienā. Pāvests Gregors I Romas iedzīvotājiem raksta, manās ausīs ir nācis, ka atsevišķi cilvēki izplata perversu garu starp jums, darīdami negantas lietas pret svēto ticību, jo viņi ievēro sabatu. Un tas ir viņa interpretācija. Pāvests Gregors I arī vērsās ar oficiālu lēmumu pret Romas kristiešiem, kuri noturēja dievkalpojumus sabatā. Mēs redzam, ka šī vēsts iet pa visu pasauli. 8. gadsimts. Persijā un Mezopotāmijā. Par Persijas kalniem un ielajām Tigrā un Eifratā atskan krāšņas slavas dziesmas. To vēsturnieki raksta. Viņi ievāc ražu un maksā 10. tiesu.
Viņi iet uz saviem dievnamiem sabata dienā, lai pielūgtu Dievu. 8. gadsimts Indijā, pat Ķīnā un Persijā plaši izplatīta un ilgstoša bija 7. dienas sabata ievērošana starp austrumu draudzes ticīgajiem un starp kristiešiem Indijā, kuri nekad nebija saistīti ar Romu. Sabats tika turēts arī starp tiem ticīgajiem, kuri sarāva saites ar Romu pēc Kalcedonas koncila. Tie bija abisīnieši, jakobīti, maronīti un armēņi. Mēs lasām Dieva vārdā, bet kad viņš tuvojās Eļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši. Un sauca: slavēts, kas nāk, mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Tad kāds no farizejiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja: mācītāji, apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja: es jums saku, ja šie klusēs, tad kas būs? Akmeņi brēks. Kā ir, kad akmeņi brēc? Esat to piedzīvojuši, kad akmeņi brēc? Reiku šitien viens tāds akmens, kurš brēc. Kas tad pa akmeni? Tas ir no 781. gada viņš jau brēc. No 781. gada līdz mūsu dienām ir saglabājies kāds vēstures piemineklis. Tā ir marmora plāksne, uz kuras ir iegravēti 763 vārdi. Par ko? Par kristīgās draudzes ieradumiem un kārtību 8. gadsimtā Ķīnā. Fragments no šīs plāksnes apstiprina 7. dienas sabata ievērošanu. Runājot par draudzes kārtību, tur ir rakstīts: 7. dienā mēs pienesam ziedojumus pēc tam, kad esam attīrījuši savas sirdis un saņēmuši grēku piedošanu. Šodien šī marmora plāksne atrodas Ķīnas pilsētā Čanganā. Es ceru, ka viņi arī viņu šatad palasa. Lūk, akmens, kurš brēc. Un ko šis akmens brēc? Tas brēc, ka Dieva likums tika ievērots pat vistumšākajos mūsu ēras gadsimtos, pat spīti visiem konciliem un šīs zemes gudrajiem. Jēzus nepienagloja likumu pie krusta, kā daudzi viltus pravieši to māca. Vēlns gan grib pienaglot likumu pie krusta, jā. Bet šis akmens brēc, ka vēlnam tas nav izdevies 781 gadu kopš ēras sākuma. Un Dieva vārds apliecina, ka viņam tas neizdosies nekad. Jo debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs, saka kungs. Ejam tālāk. 9. gadsimts. Bulgārija. Romas pāvests Nikolas I ar pārmetumiem un pavēlēm vēršas pie Bulgārijas valdošā prinča, jo visā Bulgārijas valstī bija ieradums nedarīt nekādu darbu sabatā. 9. gadsimts Indijā un Abisīnijā. 7. dienas sabata ievērošana joprojām ir plaši izplatīta starp austrumu draudzes un Indijas ticīgajiem, kā arī Abisīnijā, šis Āfrikas reģions, kur apskatījām. 10. gadsimts. Pretēji Romas piemēram, 10. gadsimta Skotijā tauta strādāja svētdienā, bet sabatu turēja svētu. 10. gadsimts Rietumu Kurdistānā bija tāda konfesija nestoriāņi. Viņi ļoti interesanti, viņi neēda cūgaļu, nepiekopa grēksūdz pie cilvēkiem, neticēja purgatorijai un neaizlūdz par mirušiem. Viņi ievēroja sabatu un ticēja Jēzum Kristum kā vienīgajam starpniekam starp Dievu un cilvēkiem. Es domāju, mēs ar viņiem atrast kopīgu valodu. Valdieši. Luters par valdiešiem raksta:
Tā kā viņi neievēroja nevienu citu dienu, bet tikai sabatu, viņus iesauca par insabatas. Ja mēs atveram Wikipēdiju, tur gan ir rakstīts, ka valdieši ir cēlušies no 12. gadsimta personas Pītera Valdo, bet tie ir meli. Romas katoļu rakstnieki cenšas noliegt valdiešu apustulisko izcelsmi un radīt viltus priekšstatu, ka Roma ir vienīgā apustuliskā baznīca un viss pārējais ir jauninājumi. Lai to panāktu, viņi cenšas sasaistīt valdiešu izcelsmi ar 12. gadsimta personu Pīteru Valdo. Bet tas nav iespējams, jo ir skaidras liecības par valdiešu dzīvi un ticību jau 10. gadsimtā. Doktors Pīter Aliks raksta, daži protestanti šajā gadījumā ir iekrituši viņiem izliktās lamatās. Tie ir pilnīgi meli, ka valdieši jebkad būtu cēlušies no Pītera Valdo. Tā ir tīra krāpšana. To viņš raksta. Pats Pītera Valdo gan sludināja patiesību, un arī diezgan skaļi, bet valdieši, kā tauta, pastāvēja jau agrāk, jau pirms viņa. Tālāk 11. gadsimts. Skotija un Īrija. Grāmatās Celtic Scotland par 11. gadsimtu Skotiju ir teikts: viņi ievēroja sestdienu, patieso sabatu, kurā viņi atturējās no darba. Un grāmatā A History of Scotland from the Roman Occupation rakstīts, viņi strādāja svētdienā, bet sestdienu turēja īpaši svētu. Šī iemesla dēļ karaliene Margareta cēla iebildumus. Viņa rakstīja, vēl kāds viņa ieradums ir nevērīgi izturēties pret svētdienu, darot tajā visādus laicīgus darbus, gluži kā jebkurā citā dienā, tādējādi pārkāpjot likumu. Un vēsturnieks Skenē raksta, karaliene Margareta pārmeta, ka viņi nepiešķir pienācīgu godu svētdienai, bet sekojot senās draudzes piemēram ievēros sestdienu kā sabatu, kurā viņi atpūšas no visiem saviem darbiem. Redklifs Barnets savā grāmatā par dedzīgo Skotijas katoļu karalieni, kur 1060. gadā pirmā mēģināja sagraut Kolumbas brāļus, raksta. Šajā jautājumā Skoti iespējams bija saglabājuši senās īru baznīcas kārtību, kā atpūtas dienu ievērojot sestdienu, nevis svētdienu. Jā, mēs redzam, ka šī skaidrā vēsts saglabājas cauri laikmetiem. Tāpat kā līdz mūsu dienām ir saglabājušies daudzus gadsimtus seni dievnam ar iebūvētiem kristību baseiniem. Man mamma arī, kad bija ceļojumā, redzēja no kura gadsimta? No kura gadsimta tie kristību baseini senie jau saglabājušies? Tur, kur tu brauc, jā. Tur bija, kas baznīca jau bija tā kā daļai grupās, bet tas kristību baseins tieši tā bija trepītē vienā pusē, trepītē otrā bija saglabāts un var apskatīt, kas aizbrauc uz Nesedu. Jā, mēs redzam visu liecības, ka akmeņi brēc un uzticīgi Dieva bērni tur Dieva doto likumu caur visiem laikiem. Klermontas koncils 1905. gadā pirmo krusta karu laikā pāvests Urbāns II Klermontas koncilā izdeva dekrētu, ka sabats ir nostumts malā par godu Jaunavai Marijai. Ļoti interesanti, kura pati ievēroja sabatu. Ja? Konstantinopole. Tā kā jūs ievērojat sabatu ar ebrejiem un kunga dienu pie mums, jūs šķiet atdarināti ar šādu ievērošanu nāceriešu sektu. Nācerieši bija kristiešu konfesija. Bija dažādi laiki, bet sabats netika aizmirsts. Un visi avoti liecina, ka sabats nebija kā noticis uz lāpa, bet
Tas tika plaši ievērots arī šajos tumšajos laikos. Grieķijas draudze. Sestdienas ievērošana, kā visi zina, ir grieķu un latīņu strīda priekšmets. To raksta vēsturnieks. Atsaucoties uz grieķu pareizticīgās baznīcas sadalīšanu no latīņu valodas 1054. gadā. Jā, bija laiks, kad arī pareizticīgā baznīca ievēroja sabatu. Bija tāds laiks, jo tā atkāpšanās jau no Dieva likuma notika pamazām. Nevis, ka bija baznīca un baznīcas likums, nē. Arī pareizticīgā baznīca ievēroja sabatu. Bija tāds laiks, jā, un tā atkāpšanās no oriģināla notika pamazām. Jo ir jau tikai viens oriģināls, kas nekad nav bijis aizmirsts. 12. gadsimts. Kad visas citas metodes izrādījās bezspēcīgas cīņā pret Dieva likumu, tika pacelts zobens, krustakari, un to galvenais mērķis bija iznīcināt tautu, kura ievēroja Dieva likumus, ar roku pārrakstīja svētos rakstus un nesa Kristus gaismu pasaulē. Šī tauta sevi sauc par valdiešiem un dzīvoja Alpu rajonā. Bet atbilstoši savam dzīvesveidam viņi tika saukti tādos vārdos kā sabati, sabatātīni, sabatātīni, zabatāti. Atbilstoši dzīvesveidam. Krustakari. Vēl viens piemērs tam, kā velns cenšas pienaglot Dieva likumu pie krusta un apklusināt tos, kas to apliecina. Vēsturnieks raksta, kad visas citas metodas izrādījās bezspēcīgas cīņā pret Dieva likumiem, tika pacelts zobens. Arī tuvojoties šīs zemes vēstures noslēgumam, pienāks laiks, kad visas citas metodas izrādīsies bezspēcīgas cīņā pret Dieva likumiem. Gluži kā praviešu gars to apliecinā lielās cīņas 2. nodaļas pēdējā rindkopā, kur rakstīts: vēl ir kāds daudz svarīgāks jautājums, kam vajadzētu saistīt visu mūsu laika baznīcu uzmanību. Apostols Pāvils ziņo, ka visi, kas dievbijīgi grib dzīvot Kristu Jēzu, tie taps vajāti. 2. Timotejam 3:12. Es atvainojos, neuzliku. Kāpēc tad šīs vajāšanas šķiet lielā mērā it kā iesnaudušās? Vienīgais iemesls ir tas, ka draudze piemērojusies pasaules standartam un tāpēc nemodina nekādu pretestību. Mūsu dienās izplatītajā reliģijā nav tā skaidrā un svētā rakstura, kas iezīmēja kristiešu ticību Kristus un viņa apustuļu dienās. Acīm redzot, kristietība pasaulē ir tik populāra vienīgi tāpēc, ka tā ielaidusies kompromisā ar grēku, ka tā tik vienaldzīgi izturas pret Dieva vārda lielajām patiesībām un ka draudzē ir tik maz patiesas dievbijības. Lai atzīmst pirmās draudzes ticība un spēks. Jā, tad, kā tālāk rakstīts, uzmodīsies vajāšanu gars, no jauna uzliesmos ienaida ugunis, bet mēs redzējām, kā Dievs sargā savu draudzi vistumšākajos laikos. Es domāju, es ielikšu pauzi pie šī 12. gadsimta, kā tādu pirmās daļas noslēgumu. Un mēs zinām, mūsu dziesmu grāmatās ir tāda dziesma, daudz dziedāta, daudz dzirdēta, bet vai esam pārdomājuši šīs dziesmas vārdus? Šajos vārdos ir spēks, brāļi, māsas. Šajos vārdos ir mūsu ticības apliecība un nākotnes cerība. Šajos vārdos ir svēts aicinājums. Lai šīs dziesmas aicinājums ir arī svēts aicinājums mums šodien, noliec malā visas savas rūpes, ļauj, lai sirdī ienāk sabats svēts, tā kā kādreiz paradīzes dārzā miers un dusa tev ir novēlēts. Un tu iesi pildīts jauniem spēkiem, nevairoties dzīves cīniņu, tad par ļaunu un par visiem grēkiem Dievam gods tu gūsi uzvaru.
Svētījiet manas svētās dienas, ka tās ir par derības zīmes starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es, tas kungs, esmu jūs Dievs. Ecehēl 20:20. Amen. Dzīvais Dievs, paldies Tev, ka Tu vādi savu draudzi gan skaistos laikos, gan tumšos un grūtos. Paldies Tev, ka Tu sargā šo svēto likumu kā tādu lāpu caur visiem laikiem. Palīdz mums būt daļai no šīs lāpas, būt daļai no šīs lāpas, kas atgaismo, atstaro, kungs, Tavu raksturu šai pasaulē. Un paldies, ka Tu esi sagādājis bagātas svētības. Jēzus Kristus vārdā Tevi slavējam. Āmen. Āmen.